Spēja piedot un atvainoties attiecībās dara brīnumus. Kā un kāpēc piedot un ar ko sākt? Par to jau tūlīt raidījumā. Laipni lūgt raidījumā Laiks ģimenei. Un šodien jau 3. minisērija, kas veltīta laulības nedēļai, kuru šogad svinam no 10. līdz 17. februārim. Un šodien mēs runāsim par iespējams grūtāko, bet tik ļoti nepieciešamo komponenti attiecībās. Mūsu šodienas aicinājums ir nepalaid garām piedošanas dāvanu. Tātad mūsu temats ir par piedošanu, par atvainošanos un par izlīgšanu. Kas tad tur grūts piedošanā? Jā, es kā šodien vēl atceros mūsu kāzu dienā, kad cilvēki nāca mūs pēc laulību ceremonijas apsveikt, tad vienīgais, kas man ir palicis atmiņā, ir kāda sieviete, mūsu ģimenes draugs, kurš teica tādus vārdus: Dalmant, bieži lūdziet piedošanu viens otram, tad jūs būsit laimīgi. It kā liekas nekas tāds, bet tas vienīgais, kas man palicis ir atmiņā. Un es domāju, ka visticamāk tas arī man nozīmēja daudz, tāpēc, ka es redzēju viņu pāri attiecības. Un, ja viņi saka, ka tā ir atslēga, tad tam jābūt ir svarīgam. Un to paturēja sirdī. Un es domāju, ka tas bija gudri teikts no dzīvē piedzīvotā, vai ne? Jo mēs esam cilvēki. Un vai nu mums tas patīk vai nē, bet mēs pieļaujam kļūdas. Un mums apzināti vai neapzināti ikdienā izdodas otru sāpināt. Un ja ģimenē nav šī prakse mācēt atvainoties, tad es domāju, ka tas varētu būt ilgtermiņā diezgan postoši ģimenes attiecībām. Jā, un viens aspekts ir mācēt atvainoties, bet otrs, un manuprāt nemazāk svarīgs, ir mācēt pastāstīt otram, kad es esmu sajuties aizvainots. Un piekritīs, mums ik pa laikam kopdzīvē ir bijušas situācijas, kad otrs nemaz nav pamanījis, kad ir otrs sāpinājis. Un tad es nāku un tev stāstu, kas man lika sajusties slikti, un tu pārsteigumā ieplet acis. Tiešām, tur taču nekas tāds nebija. Un tad mēs uzsākam sarunu un cerams nonākam līdz kaut kādam risinājumam un kaut ko mācamies no tās situācijas, bet tā ir itin bieži. Jā, bet ja mēs ilgstoši norijam šīs aizvainojuma emocijas, un ja tām nesako ne piedošanas lūgšana, ne atklāta dalīšanās par brīžiem, kad es esmu sajuties aizvainots, tad kādu dienu tas var viss sprāgt laukā, un tad vairs ne man, ne tam otram ir skaidrs, kas tagad notiek un kāpēc viss tik ļoti ir eskalējies. Jā, un samazglojās un kļūst sarežģīti. Bet ir arī situācijas, Daina, kad tas otrs tiešām, vēl neko nav stāstījis, neko nav dalījies, kas tad ir viņu aizvainojis, bet vīrs vai sieva redz, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kāda emocionāla noslēgšanās vai kaut kāda indikācijas par to liecina. Un bieži vien, kad nesaprot, bet gribas uzlabot, nogludināt to situāciju un vienkārši ātri atvainoties un galvenais, ka tik ir labi. Jā, bet vai tas darbojas? Un te es esmu daudz cilvēku dzirdējis un pat arī laikam tā domāju, ka tas neder, ka tas man neder, ja vienkārši otrs pasaka, piedod, ka es tā izdarīju, bet tu skaidri zini, ka viņš īsti nemaz nesaprot, par ko ir šis stāsts. Tieši tā, un tāpēc šodienas raidījumā man gribas uzsvērt pirmo lietu, tā ir piedošana ar izpratni. Ko es ar to domāju? Tas nozīmē, ka vienkārši atvainošanās bez izpratnes, bez apzināšanās īsti nestrādā, kā jau tu teici. Un mums gribas, lai otrs saprot, kas mūs ir sāpinājis un kāpēc. Un man kaut kā šķiet, ja godīgi, ka mūsu vīriešiem tas tāpat biežāk sanāk. Un šeit ir tā brīnišķīgā iespēja, ka šī situācija rada to, ka mums ir jāveido dialogs, dziļāks dialogs par to, kas mūs ir aizskārs, kāpēc tas ir aizskārs. Un tas ļauj mums ieskatīties otra pasaulē. Un tas pēc tam var iedot to pretējo efektu, ka mēs no tādas it kā konflikta situācijas savienojamies ciešāk tajā emocionālajā saiknē, kas ir tik ļoti svarīga. Tātad šī te aizvainojums, atvainošanās ir īpaša situācija, kad mums ir iespēja ieklausīties otrā. Un padziļināt attiecības. Un citiem vārdiem sakot, mēs šajā brīdī, kad tas notiek, mēs apmierinām tādu kā vajadzību būt saprastam, būt sadzirdētam. Un tā otra uzdevums ir tajā brīdī turēt mēli aiz zobiem,
un pacietīgi noklausīties līdz galam, kas ir tam otram sakarams, un arī nepārtraukt un necensties uzreiz sevi attaisnot, bet vienkārši noklausīties, kā otrs ir juties un pārdomāt, vai ir iespējams darīt kaut ko, lai no šādām situācijām izvairītos. Un tad mēs nonākam pie tā brīnišķīgā momenta, kad mēs varam tad lūgt piedošanu ar izpratni. Un tam ir pavisam cits spēks. Tātad izlietosim šos brīžus, lai sajustu viens otru vairāk. Labi. Līdz šim mēs runājām par tādām salīdzinoši mazām dzīves situācijām, kurās relatīvi ir viegli lūgt piedošanu. Piemēram, par kādu aizmāršību, par to, ka nokavēju svarīgu tikšanos, vai kaut ko neizdarīju, ko es apsolīju, vai arī pateicu ko nelaipni. Bet daudz grūtāk, un te es tomēr gribu šajā arī raidījumā mazajā pieskarties tam, ka daudz grūtāk ir piedot, ja pārdarījums ir liels un ir dziļi mūs ievainojis. Ievainojis varbūt pat mūsu būtību un izdarījis tādas neatgriezeniskas sekas, un tad piekritīs, tad piedot ir neiedomājami grūti. Tomēr mēs no sirds aicinām neatlikt un nekavēties iet šajā piedošanas ceļā. Jā, jo ātrāk mēs sevi burtiski spiedīsim, jo varbūt tā vēlme nenāk tik viegli, bet mums sevis paša dēļ ir jāspiež sevi šajā piedošanā, jo ātrāk Dieva spēks tajā brīdī var atklāties un šī brūce var tapt dziedināta un var sākties darbs arī pie attiecību dziedināšanas. Jā, un te svarīgi, ka piedot nenozīmē, ka tu aizmirsti šo pārdarījumu vai arī, ka tu attaisno. Nē, bet svarīgi saprast, ka jo dziļāk ir rēta, jo ilgāk tā dzīst. Un tas attiecas gan uz fiziskiem, gan uz vēl jau vairāk emocionāliem ievainojumiem. Tā kā tas nemaz tik vienkārši nenotiek. Pilnīgi noteikti. Un varbūt kāds saka, bet man tas notiek atkal, un mans otrs cilvēks to turpina darīt, un paiet 10 un 20 gadi, un nekas nemainās. Un šeit man ir jāsaka atkal, ka mums kā kristiešiem šeit ir tā liela atbilde ir Jēzus Krusts. Jo tad, kad mēs redzam un izjūtam un piedzīvojam, kā mums ir piedots, ja, tas palīdz mums skatīties uz citiem un sniegt to piedošanu. Ja. Tā kā Jēzus saka, tā kā viņš ir piedevis mums mūsu parādus, tā arī mēs piedodam savām parādniekiem. Jā, šis temats ir plašs, un mēs visticamāk varētu vēl 3 raidījumus par to runāt, bet es gribu noslēgt šo raidījumu ar kādu rakstvietu. Tas ir Bībelē aprakstīta kāda saruna, kur viens no Jēzus mācekļiem, Pēteris, jautāja viņam, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz 7 reizēm? Bet ko atbild Jēzus? Es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Wow! Jā. Tātad mācīsimies atvainoties ar izpratni, nevilcināsimies meklēt piedošanas ceļu un skatīsimies uz to, kurš piedevis mums pilnīgi visu, Jēzu Kristu. Jā, ar to arī raidījums noslēdzas. Tiekamies jau atkal rīt, un rīt nebūsim šeit mēs, bet būs Līga un Andis, un jūs aicinās mudināt domāt par kādām pavisam praktiskām un foršām lietām, lai pilnveidot savas attiecības. Tiekamies! Visu labu!